Mani sauc Jānis Čirpītis. Pēdējos 2 gadus es nodzīvoju Šrilankā, kur piedalījos dažādos cunami seku novēršanas projektos. Pašu cunami es tāpat kā lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ieraudzīju TV ekrānos. Toreiz bojā gājušo skaits man šokēja. Es nolēmu, ka došos viņiem palīdzēt. Uzzinājis par iespēju piedalīties cunami seku novēršanas projektā, es sakravāju mantas un devos uz Šrilanku. Man nebija daudz naudas, taču man bija mana pieredze, zināšanas un vēlme izdarīt kaut ko paliekošu un vajadzīgu. Tas laikam bija mans lielākais izaicinājums – vienkārši tur aizbraukt un kaut ko darīt saviem spēkiem, lai saprastu, ko tad es kā latvietis varu palīdzēt kaut kādā tur Šrilankā. Līdzi es paņēmu arī videokameru. Es neesmu profesionāls operators un patiesībā Šrilankā filmēju pirmo reizi. Es vēlējos dokumentēt un stāstīt cilvēkiem Latvijā, ka uz lietām var skatīties arī nedaudz plašāk. Mana projekta ģeogrāfiskais mērķis bija austrumu piekraste un viens no visvairāk izpostītajiem ciematiem ar nosaukumu Tirukavila. Kopā ar mani uz Šrilanku devās arī polieta Agata un vācietis Torstens. Mēs apmetāmies daļai izpostītā mājā netālu no piekrastes, kur kopš cunami neviens nebija apdzīvojis. Mani pirmie iespaidi Šrilankā bija diezgan graujoši. Tas nebija atpūtas brauciens. Šis reģions nebija iekļauts turisma maršrutos un ceļvežos, jo te plosījās karš. Ilgu laiku mēs 3 baltie bijām vienīgi ārzemnieki, kas uzturējās šajā ciematā. Sākotnēji nebija viegli paciest arī ārkārtīgi lielo tropiskā klimata karstumu. Dažkārt nakties modos, jo bija sajūta, ka slīkstu kaut kādos ūdeņos. Patiesībā gan bija pamatīgi sasvīdis. Cits izturības pārbaudījums bija vietējā ēdienkarte, kas sastāvēja galvenokārt no rīsiem un dažādām masām dārzeņu piedevām. Pirmajās nedēļās pasniegto ēdienu es pat dažkārt nemaz nevarēju apēst, jo tas bija tik ass, ka mēle vienkārši palika nejūtīgi. Cunami un tā redzamo seku uztveršana bija morāli ļoti grūta. Kad pirmajās dienās izstaigāju savu ciematu, bija grūti apziņā pieņemt redzētos postījumu apmērus. Vienalga, cik tālu piekrastes joslas gāju, māju gruveši nekad nebeidzās. வந்து கூட விட்டு தான் ஓடலாம் கதைக்கு. 2வது ஹோட்டல் வந்து போன பிறகு 3வது ஹோட்டலுக்கு வர நேரம் அப்படி நாங்கள் வந்து போட்டில் இழுத்து போட்டு போகல 3வது ஹோட்டல் பிரேக் வருது எங்களை. 3வது விட மட்டும் பிரேக் வந்தது எங்களை 3வது ஹோட்டல். நாங்கள் போட்டில் இந்த கடற்கரை ஓரத்தில் விட்டு போட்டு ஓடிட்டோம். போட்டை கொண்டு வந்து என்ன நம்மளை பிள்ளையாடி அவர்களை விழுந்து போட்டு அது எங்களை போட்டு தான். Pirmajās dienās kaut kur piekrastē atradu arī galvaskausu. Sākumā pat nebija viegli to visu safilmēt, jo tas viss burtiski sarunājās ar mani stāstot par cunami dienas notikumiem. Pie katras mājas gruvešiem nebija grūti iztēloties, ka tur taču reiz dzīvojas vesela ģimene vai saime, un ielas bijušas tikpat pilnas kā citvieta Šrilankā. Tsunami at this moment lost everything. Mr. Tuk-Tuk, he do his work. That is his job. But from tsunami, he lost that also. Un jāzīmē, ka dārā jau ir šobrīd, grādi plus 35 ar lielo mitruma daudzumu, ko ir diezgan grūti izturēt. Šajā teltī pēc 5-10 minūtēm ir diezgan neizturami. Un, ja tā ir jāuzturās pastāvīgi, ņemot vērā, kad naktī nepaliek īpaši vēsāks un temperatūra nokrītās tikai gan par 5 grādiem līdz plus 30, tad es nevaru iedomāties, kā tas ir dzīvot 5-6 mēnešus šajā teltī, bet cilvēki ir spiesti to darīt. Tikai tad, kad pabiju cunami upuru pagaidu nometnēs, es sajūtos daudz labāk. Tur atšķirībā no tukšās un izmirušās piekrastes joslas bija daudz dzīvu un smaidošu cilvēku. Tas man pozitīvi pārsteidza. Austrumu piekrasti var raksturot kā salīdzinoši nabadzīgu. Tās pamatiedzīvotāji ir tamilu tautības, kas ir šīs valsts etniskā minoritāte. Pret to nepārāk labvēlīgi ir noskaņota vietējā valdība, kurā dominē sinhala etniskā grupa. Pērn notikušais cunami reģiona attīstību kavēja vēl vairāk. Austrumu piekrasti dabūja vissmagāko cunami viļņu triecienu.
un vietums mazajos ciematos kā manējā bojā gāja pat 1500 cilvēku. Zin, kaut kā uz to visu nostīties ir daudz vieglāk, tāpēc, ka es šajos kapos esmu 3. reizi. Kad es biju 1. dienu tādā puskrēslā, tad sajūta bija pavisam jocīga, bet kad tu katru dienu ieraugi kaut kādu izskalotu galvas kausu vai vēl kaut ko, tad kaut kā pie tā visa tā pierod. Dodoties uz Šrilanku, man pieņēmumi par to nepieciešamo palīdzību bija diezgan tradicionāli. Man šķita, ka būs jāpalīdz cilvēkiem nodrošināt iztiku un jaunu pajumtu. Daļēji tā tas arī bija, taču mana ciemata piekrastes joslā mājas daudziet jau bija atjaunotas. Arī zvejniekiem kāds jau bija sarūpējis jaunas laivas un zvejniecībai nepieciešamos tīklus. Taču izrādījās, ka ar to visu bija par maz, lai cilvēki varētu atgriezties kādreizējās dzīves vietās okeāna tuvumā. Daudzās jaunasceltajās, bet neapdzīvotajās ēkās bija tukšums. Mana kaimiņu ģimene, piemēram, bija starp tām, kas nenakšņoja savā pēc tsunami iegūtajā pagaidu namiņā. Tas bija uzcelts turpat uz māju gruvešiem par startautiskās palīdzības līdzekļiem. Mana kaimiņiene kopā ar mazo dēlu un meitu parasti vakaros pēc saulrieta devās prom pie radiem, kuri mitinājās tālāk no okeāna krasta. No rīta viņi atgriezās mājās, taču vakaros nelielais okeāna ciematiņš atkal bija kā izmirs. Vietējie bija naski uz jaunas tsunami prognozēm. Šādu prognožu netrūka, lai arī mūsu zinātnieki pagaidām vēl nav spējīgi paredzēt pat aptuveni zemestrīču un tsunami norises laiku. Precīzi ir zināmas tikai vietas, kur zemestrīces kaut kad var notikt un izraisīt tsunami. When I came here, but there was no water at all. People were moving freely as usual. But they didn't know the people from here. But within minutes, I was shouting, people, hey, water is coming. Within minutes, water was coming, gushing down from this road over there. The water was coming from there. And then we saw people also coming with wet clothes, crying, and you can't explain how the people were coming from that side, the affected people, and along with the water, big water, everywhere it was flooded. Within seconds, all this area was flooded. Šī Tinakaranejagam ģimene pēc tsunami traģēdijas vispār nevēlas nekad atgriezties uz dzīvi piekrastē, lai arī viņiem kaut kur ir piešķirts šāds pagaidu namiņš. Viņi tsunami laikā zaudēja savu jaunāko dēlu, pēc kā ģimenes tēvam to uzzinot neizturēja sirds, un viņš vairs nebija spējīgs strādāt celtniecībā. Iespējams, ka ar laiku cilvēki tsunami aizmirsīs un atsāks dzīvi pie okeāna, taču es gribēju to lietu pātrināt un vismaz savus kaimiņus atgriezt savā mājā pēc iespējas ātrāk. Tādēļ kopā ar vācieti es nolēmu organizēt lekcijas piekrastes skolās, lai izskaidrotu tsunami cēloņus. Mans kolēģis Torstenis bija studējis ģeogrāfiju, tādēļ zemestrīces un tsunami bija labi zināms temats, un mēs ķērāmies pie darba. Ar laiku mēs iedzīvojāmies, daudz strādājām, ar moci braukājām pa piekrastes skolām, lasot lekcijas skolēniem un viņu pasniedzējiem. Svētdienās mēs dažkārt braucām uz baznīcām, kur lasījām lekcijas arī pēc dievkalpojumiem. Tā mēs arī sapazināmies ar vietējiem. Ar laiku viņi mūs sāka apciemot un aicināt ciemos pie sevis. Drīz arī bija pirmais ielūgums uz kāzām. Tas bija kaut kas līdz šim neredzēts. Šrilankieši un tīpaši hinduisti ir diezgan reliģiozi un ievēro visādas vietējās tradīcijas. Taču visvairāk pārsteidz tas, ka 3 dienu garajās svinībās netika lietot nekādi alkoholiskie dzērieni. Tas laikam būtu reti sastopams pie mums Latvijā. Šrilankas hinduisti alkoholu tikpat kā nelieto, izņemot kādu vecāku zvejnieku, kas kaut kādu iemeslu dēļ nav spējis pakļauties kolektīvajiem spiedienam pret dzeršanu. Vairums šrilankiešu arī nesmēķē. No viņu tradīcijām arī ļoti pārsteidz tās augtie pubertātes svētki, kad pēc pirmajām menstruācijām tiek godināta jaunā sieviete un viņas auglība. Manā ciematā reiz tika sarīkota tāda kā pieņemšana, uz kuru sanāca jaunās meitenes radi un draugi, viņi tika cienāti un saņēma mājas svētību. Bez kaimiņiem mūsu māju šad un tad apdzīvoja arī dažādi dzīvnieki. Tad kāda žurka ielīda, tad bruņu rupucis vai indīga čūska. Pagalmā izsviestos atkritumus savukārt apēda govis, kas Šrilankā brīvi pārvietojas pa visu valsti. Vislielākais personīgais pārdzīvojums man laikam bija karš. Šrilankā, kā jau daudz vietu pasaulē, ir etniskais konflikts un kara darbība, tādēļ šī sala pasaulē pazīstama arī ar tamilu tīģeriem. Mūsu ciemata tuvumā bija arī dažas tīģeru kontrolētās teritorijas un viņu kaujas vienību nometnes.
Bez pieredzētajiem granātu sprādzieniem, apšaudēm un regulārām pārbaudēm armijas kontrolu postiņos visgrūtāk bija pārciet bieži izsludinātās komandantas stundas. Reiz rudenī viena tāda bija no Krēslas līdz Rītausmai, kuras laikā pārvietoties nebija iespējams. Tad arī bija slēgti ceļi un visa satiksme. Tika slēgtas skolas, nestrādāja veikali un bija pilnībā apturēta pārtikas piegāde. Pat veselu nedēļu nācās iztikt bez dzeramā ūdens, jo kara darbības laikā bija kavētas ūdens piegādes mūsu ciematam. Labi, ka bija kaimiņi, bez kuriem izdzīvot būtu bijis daudz grūtāk. Jau minētās komandantas stundas laikā viņi palīdzēja mums baltajiem cilvēkiem ar pēdējiem rīsu un lēcu krājumiem. Mēs par tādiem, protams, nebijām parūpējušies. Mums jau bija tāda rietumnieciska pieeja lietām. Šķita, ka, kad vajadzēs, tad vienmēr visu varēsim nopirkt. Taču tā bieži vien Šrilankā nenotika un bija jāiemācās visu sarūpēt laicīgi. Savā pēdējā Šrilankas mēneša laikā pabeidzu arī organizēt sākumskolu celtniecību par līdzekļiem, kas tika saziedot Latvijā. Gandrīz 18,000 ASV dolāri bija pietiekoši liela nauda, lai par to uzceltu 2 sākumskolas Šrilankas dienvidos. To atklāšanas ceremonija bija ļoti krāšņa, un tagad par latviešiem Šrilankas dienvidos, es ceru, atcerēsies vēl ilgi. Nesen, kad atgriezos mājās, Latvijā man cilvēki bieži jautāja, kam man tas viss bija vajadzīgs, kādēļ man vajadzēja dzīties uz kaut kādu tur Šrilanku, ja tepat Latvijā jau daudz kas esot maināms un uzlabojams. Iespējams, ka viņiem taisnība, taču patiesībā salīdzinot ar Šrilanku, mēs dzīvojam labi, varbūt pat izcili. Tieši tādēļ man šķiet, ka mūsu pienākums nu pat ir palīdzēt arī citiem. Tiem, kuriem iet sliktāk nekā mums.